Labdien! Labdien visiem tiešsaistes skatītājiem, klausītājiem un aktīviem dalībniekiem! Mani sauc Iveta Balčūne, un es ar tiešām pavasarīgiem sveicieniem no Lūznavas muižas aicinu jūs piedalīties šodien podkāstā par tēmu Muižas Latvijas laukos – potenciāls un vai izaicinājums. Podkāsta cikla norise notiek sadarbībā ar biedrību Ersto, kur pagājušajā gadā bija vairākas tēmas, kas saistītas ar sabiedrības līdzdalību un par dažādu sabiedrības grupu iesaisti lēmumu pieņemšanā gan vietējā, gan reģionālā, gan valsts līmenī. Un kā turpinājums iesāktajām diskusijām par sabiedrības aktivizēšanu, tad šogad mēs runājam par kultūras mantojumu un kultūras mantojuma lomu, vērtībām, sabiedrības identitātes un sabiedrības kopumā stiprināšanā, tāpatās arī kopienas aktivizēšanā. Un runājam arī par to, kāds tad ir pienesums, ja kultūras mantojums atrodas kādā konkrētā vietā. Ja mēs runājam par Latvijas muižām, tad šie muižu ansambļi pamatā atrodas Latvijas laukos, bet šodien mēs arī runāsim ne tikai par muižām, bet kopumā par kultūras mantojumu lauku teritorijās. Un uz šodienas sarunu esmu aicinājusi Robertu Grīnbergu. Sveiks, Robert! Sveiciens, jā. Robert, tu vienā personā pārstāvi gan Popas muižu, gan Lielvircavas muižu, kur esi biedrības Popas muiža valdes loceklis. Esi Lielvircavas muižas turisma pakalpojumu attīstības speciālists. Bet ar šo saraksts nebūtu nebeidzas, jo tu esi arī Latvijas restauratoru biedrības biedrs un arī no 2023. gada profesionālās biedrības Latvijas Piļu un muižu asociācija valdes priekšsēdētājs. Ko lai saka, tas saraksts iespaidīgs, bet iesaukumam varbūt padalies par to savu ceļu profesionālo, personīgo, kas tevi aizveda pie šīm rūpēm par muižām Latvijas laukos un visbeidzot par visām Latvijas pilīm un muižām. Jā, sveiciens vēlreiz visiem. Paldies par šo iespēju šodien tiešām dalīties savās zināšanās un pieredzē par šo kultūras mantojumu, kas mums ir tiešām tādā Latvijas teritorijā plašā mērogā sastopams un vēl joprojām ir dzīves. Un tā mana pieredze, tas, ko nosaucāt arī šo manu iesaisti visās šajās organizācijās, ir patiesībā negluži nejauša, tā ir mērķiecīgi notikusi tā, jo tiešām tā mana interese veidojusies laika gaitā un studējot kultūru, pamazām tā interese radās arvien vairāk un tika novērot tiešām jau 2010. Gadā, kad tiešām Latvijā bija tāda tendence, ka šādi kultūra vēsturiskie pamestie objekti arvien vairāk tiek revitalizēti. Un, protams, arī Rīgā, pilsētas centrā daudz no koku apbūves objektiem tika atjaunoti un tiek kļuva par tādiem nozīmīgiem pilsētas tiešām tādiem pilsētas daļām. Un, protams, tas arī laukos tika konstatēts. Un tad manā piepilsētā Ventspils pusē ir tāda Pope, kur man arī dzimtas saknes no turienes nāk, un tur ir arī tāda muiža. Un tā beig galā papētot vairāk, izrādās ir Latvijā viena no lielākajām, ja ne pati lielākā kultūra vēsturiskā muižas apbūve, kurā ir 16 arhitektūras un 11 valsts nozīmes mākslas pieminekļi vienvieta. Un tiešām tādu otru atrast būtu grūti, tieši šī skaita ziņā, kurš koncentrējās vienu vietu, tādā blīvā koncentrācijā tieši šie visi objekti. Nu, lūk, un tad pētot šo objektu vairāk, jo saskāros ar to, ka daudz informācija ir pieejama, bet tā viss ir kaut kur aizklāta. Vai tā ir arhīvos, vai bibliotēkās, vai muzejos, bet neviens to nav apkopojis, neviens to nav vairāk pētījis un vērtījis. Un arī šie objekti uz vietas, šajā vietā Popē bija tādi maz pētīti, jo, protams, padomlaika periodā tas nevienam neinteresēja, un tā bija vienkārši sadzīvei nepieciešama teritorija. Gluži vienkārši tā man tas aizrāva, ieinteresēja, ka es varu būt šis pirmkārtklājējs un kādā šķūnītī vai vēsturiskā klētī atvērt durvis un redzēt, ka 50 gadus tur neviens nav bijis, un tur ir uzkrājies kultūras slānis, un man ir tā iespēja būt tiešām par pirmkārtklājēju un atrast, ka tiešām zem kūdras kārtas var būt arī 18. gadsimta koka panelis, piemēram. Jā, bet pārtraukšu tevi, saki lūdzu, vai tiešām Popē ir tā, ka viss, kas ir bijis uzcelts kā muižas ansamblī kādreiz vēsturiski, tas ir arī šobrīd nojaušams un saglabājies, jo pamatā, ja tā skatās Latvijas teritorijā, mēs nojaušam katrā vietā šo muižu ansambļu saimniecisko vērtību, kas kādreiz ir bijis, bet pamatā lielā mērā ir kaut kur saglabājušās kungu un pārvaldnieku mājas, kaut kur ir nedaudz saglabājušies staļļi vai šķūni,
šūņi, bet lielā daļa saimniecisko ēku tomēr ir degradētas un veido tādu ļoti degradētu vidi. Tad Pope varētu būt viens tas piemērs, ka tomēr šis muižas ansamblis ir diezgan labi saglabājies līdz mūsdienām. Jā, pilnīgi noteikti šis ēku apjoms ir nojaušams un apjaušams un saprotams, piebraucot tiešām šajā centrālajā apbūves teritorijā, un to visu var redzēt. Un jāatzīmē gan, ka šobrīd ir tas pēdējais brīdis, kad to visu vēl nosargāt, jo tuvāko dažu gadu laikā daudz no ēkām arī gluži vienkārši var pazust. Jo daudzām tur nav saimnieki, daudzām tur vajag tiešām vēl gādīgas rokas. Bet, ja Pope ir tas gadījums, kur tiešām šī apbūve ir plaši saglabājusies, tad otrs pretstats ir tā mana otra darba vieta, ir pamatdarba vieta, kas ir Zemgalē šajā Lielvircavā. Un te gan šeit šobrīd arī es atrodos, ir kungu māja, ir tā galvenā, kas šeit saglabājusies, jo pārējā apbūve ir no klēts vēl pamata saglabājušies, mūra drupas, bet pārējais viss ir zudis. Un līdz ar to te ir tādi diametrāli pretēji gadījumi, ka tiešām viens ir tas, kur ir Lielvircavas gadījumā ar kungu māju ar interjeru, bet Pope ir saglabājusies tieši ar kultūrvēsturisko apbūvi, ar šo arhitektūru. Tā kā, jā, un tad Latvijā tādi piemēri ir, tiešām, kā jau minēju, ka ir no pašas muižas apbūves ir varbūt viena ēka, varbūt dzirnavas vai klēts vai kāds stāvs vai kroks saglabājies, un tad to arī mūsdienās kāds atjauno un pilnveido, un tā kā pati kungu māja nav kara laikā vai kā citādi ir gājis bojā, tad piesavinās to nosaukumu muiža kādam krodziņam vai viesnīcai, un tad tādā veidā tur to kultūrvēsturisko centru iezīmē. Un turismā tas spēlē lielu lomu, jo cilvēkam vārds muiža uzreiz asociējās ar kaut ko lepnību, greznību, un tad ir vērts tādā vietā iegriezties. Jā, jo parasti ar to muižas kungu māju ir tāda citreiz, kā lai saka, nesaprašana. Tas, kas ir kādreiz kungu māja bijusi, tā jau nav visa muiža, jo pamatā muižā ir ļoti daudz bijušas saimniecības ēkas apkārt. Un kad tu stāsti un rādi, ka lūk, muiža tā ir tikai viena, tā ēka centrālā ir tikai maza daļiņa no tā visa, kas ir apkārt, jo ir parki un ir dārzi bijuši. Brīnišķīgi, bet saki, tikko Popē bija arī raidījums, tas notika šeit. Vai tev šajā raidījumā ir atklājies kāds jauns stāsts arī? To, ko tu pirms tam nezināji, vai arī, un citreiz man drusciņi liekas, ka varbūt ar šiem stāstiem mēs turpinam tādu interesantu interpretāciju par to, kā tur varēja būt, un tad tie nostāsti no paudzes paudzē nostiprinās un tālāk jau viņus stāsta kā vēsturi. Kā tev šķiet, kā ir ar šiem stāstiem? Jā, šādi raidījumi patiešām ir ļoti vērtīgi ar to, ka viņi uzdrošinās šī filmēšanas grupa ieiet kādā tādā privātā teritorijā, uzrunāt vietējos, kas dažkārt mums pārējiem varbūt nesniegs šādu informāciju paplašināt par kādiem bērnības notikumiem vai atmiņām, bet ar tādu televīzijas starpniecību mēs tiešām uzzinām daudz ko, tādas leģendas nostāstus, ko tiešām vietējie glabā savā atmiņā no vecākiem piedzīvot savā skolas laikā vai kā citādi. Un ar televīzijas starpniecību tiešām tā ir iespēja ielūkoties viņu tādā ikdienā. Ja tiešām uz ielas satiktie cilvēki uzreiz ir vaļsirdīgāk tajā brīdī, ja pienāk televīzijas kamera un viņi pastāstīs vairāk iespējams, viņiem uzdos arī uzvedinošs jautājums. Bet raidījums, protams, visā kopumā bija ļoti veiksmīgs un varbūt televīzijas skatītāji to nemaz nenojauš, ka tiešām televīzijas grupā pie tā filmēšanas grupa strādā ilgstoši pirms vēl šī darba klāt uz vietas šajā objektā. Un arī man bija iepriekš jau vairāk mēnešu garumā saziņa ar producentu grupu un vēsturi šos faktus apzināt un pētīt un skatīties un palīdzēt, analizēt un atrast informāciju un salikt to kopā. Jo gluži vienkārši 3 dienu laikā tas nebūtu iespējams. Man jāsaka tā, ka arī Lūznavas muižā bija šī grupa pirms tam kaut kad bijusi un pētīja. Man ar nožēlu jāatzīst, ka vai nu jau visi šie stāsti ir izpētīti un visi dārgumi ir izcelti augšā, vai nu ir vēl dziļi noglabāti un dusi, jo tas arguments, kāpēc tad pie mums varbūt nevar veidot šo vai neveidojas šis raidījums, bija tieši tas, ka izskatās, ka visi stāsti ir izstāstīti. Jā, tā ir taisnība, jo filmēšanas grupai arī bija vairāk šīs noskatītas vietas Kurzemē, Ziemeļkurzemē konkrēti, un Pope bija viens no variantiem, un es jau dzirdu, ka viņi jau meklē kaut ko citu, jo Popē nekas interesants nav no vietiem dzirdēts, un tad es meklēju
mērķiecīgi tādus stāstus, kas ieintriģē. Un tad arī šis stāsts par klosteri pazudušo un pazemes ejām, tie ir tie mistiskie, neizskaidrojamie, kas tiešām arī tos cilvēkus tiešām ieintriģē. Droši vien tas ir arī tāds, protams, ka tas ir brīnišķīgi, ka raidījums pievērš uzmanību šīm kultūra vēsturiskajām vietām, kas glabā sevī šo vēsturiskā gan liecības, gan arī nostāstus un izceļ tos gaismā patiesi. Ja kurš nav skatījies, tad iesaku noskatīties. Jo nedēļas nogalē pēc raidījuma noskatīšanās mēs arī uztaisījām tādu brīvo ekskursiju, aicinājām cilvēkus nedēļas nogalē atbraukt uz Popi, un mēs vadījām un parādījām, kur tad ir šīs pazemes ejas un kur tad ir iespējami šie klosteri. Un tiešām liela atsaucība bija, un cilvēki atbrauc, izmantoja labos laikapstākļus un izstaigājām arī šo Popas muižu apbūvi. Tas ir arī pienesums, protams, mārketingam, muižām. Saki, lūdzu, ja mēs runājam par to, kādā, piemēram, tādā atjaunošanas posmā Pope vai Lielvircava atrodas, tad kā tev šobrīd, teiksim, kā tu varētu noraksturot, teiksim, Popes muižā ir vairāki apsaimniekotāji, kas ir iekšā šajā kompleksā. Vai tu teiksim, tā varētu novērtēt, kādā stadijā ir tad šī muižas šobrīd situācija? Vai viņai ir vajadzīga tūlītēja ātra iejaukšanās, kā tu teici, ka tieši tagad viņu var saglābt un saglabāt, vai tur pa daļām tas būtu jādara, un arī attiecībā uz Lielvircavu, vai arī tur jau ir viss izdarīts? Jā, lūk, te tā atbilde būtu pavisam vienkārši, viss atkarīgs no saimnieka. Un šajā gadījumā šie nosauktie piemēri Pope un Lielvircava abu gadījumā īpašnieks ir, lielāko gadījumā Popes gadījumā arī visām ēkām gluži nē, bet lielākai daļai ir pašvaldība. Un ja Lielvircavas gadījumā ir paveicies, ka pašvaldības rūpe tā ir bijusi vairāk gadu garumā un mērķiecīgs darbs un līdz tādam iznākumam, ka tiešām tas ir tāds turistu magnēts šajā brīdī, kad Lielvircavā viesojās vairākas turistu grupas un interesējās un tiešām brauc un iepazīst šo kultūrvēsturisko mantojumu, tad Popes gadījumā ir tā, ka pašvaldībai turisms neinteresē vispār šajā gadījumā uz Popi raugoties. Un, līdz ar to tad arī nav tā interese nekādā citā veidā, jo kungu mājā atrodas vēl joprojām pamatskola, un tas ir tikai pateicoties tam, ka pamatskola tur ir, šī kungu māja arī vēl joprojām ir ar jumtu, un citkārt tur jau viss būtu beidzies. Bet pārējās mājās, kur bija padomju laika periodā ievietot dzīvokļi, tur, diemžēl, tas stāsts ir beidzies vairākajos gadījumos. Viena ēka ir pēc ugunsgrēka iztukšota, un otra ēka vēl ar 3 apdzīvotiem dzīvokļiem no 8 vēl velk savu dzīvību. Bet cik ilgi arī jautājums, jo dažkārt jau ir tur tāda kritiskā stāvoklī dažas no daļām. Lūk, tā kā tās ir atkal tās lietas, kur atkarīgs no saimnieka. Un ja saimniekam tas interesē, un ja viņš par to deg, un viņam tiešām ir rūpi par to, tad viss notiek. Un šajā gadījumā Popē mēs esam sabiedriskā organizācija, kam tas interesē. Un tik, cik mēs spējam padarīt, cik mēs esam šobrīd ieguldījušies gan savu darbu, laiku, enerģiju un finansiāli, tik tas arī ir noticis. Citkārt tur, jāsaka, ir diezgan bēdīgi. Tu saki, tie ir arī vietējie iedzīvotāji, tur ir arī kopienas cilvēki. Kas ir šis kopums cilvēku, kurā bija tā iniciatīva veidot šo biedrību, lai tālāk domātu par mantojumu saglabāšanu? Kas ir tie cilvēki pamatā? Jā, redziet, tā Popes muižu biedrība veidojās 16. gadā, jo tajā brīdī bija sabiedriskās tādas tikšanās ar pašvaldību, jo iedzīvotāji bija neapmierināti ar to, ka pašvaldības investīciju plānos Popes vārds plašajā Ventspils novadā parādījās tikai ar kapličas būvniecību. Tas jau mums vedina domāt, ka Popē domā tikai par mirušajiem. Līdz ar to tad mēs sapratām, ka tas nav iespējams tā turpināt un ka mums ir jādomā par attīstību, jo tas ir, kā arī šī podkāsta tāds virsmērķis ir attīstība, tā kā resurss vai tomēr apgrūtinājums. Un mēs saskatījām tajā visā resursu. Un līdz ar to tad ar biedrību dažādā veidā mēs mēģinājām komunicēt ar pašvaldību, bet tas sākotnēji bija veiksmīgāk, pēc tam jau neveiksmīgāk, kad bijām uzstājīgāki un prasījām rezultātu kaut kam. Beig galā tas ir vainagojies ar to, ka pašvaldība šobrīd ir vienkārši nobloķējusi mūs visur, it visā, un tad mēs katrs darām to, ko varam. Tas šai gadījumā, man liekas, ir brīnišķīga iniciatīva no vietējiem cilvēkiem vai kuriem kaut kādā mērā ir saistīti ar šo mantojumu, ka viņiem tas rūp un ka viņi ir gatavi iesaistīties un arī projektus īstenot.
ja mēs runājam tālāk par šo te kopienas iesaisti arī mantojuma dzīvē, es iepriekšējā podkāstā februārī runāju ar Ārdavas muižas saimnieci Maiju, un viņa bija tāda, kā lai saka, viņi tikko ir šo īpašumu iegādājušies un pat ir sākuši saimniekot, un savos izteikumos bija diezgan, kā lai saka, ieturēta, ja runā par kopienu, jo viņa izteicās tā, ka kopiena vēl pagaidām vēro un skatās, ko tad jaunais saimnieks tagad un ko viņi iesāks un ko darīs. Bet varbūt ir tiem cilvēkiem pagastos ir tāds tas priekšstats, ka tā muiža ir kaut kas cits un tāls un varbūt elitārs un varbūt uz mums tas mazāk attiecas. Kā tev šķiet, ja skatās no tās popes prizmas, tad tā ir pavisam cita perspektīva, ka tas mantojums pieder arī mums. Mēs esam šī mantojuma daļa, un mēs gribam ar šo mantojumu lepoties un arī paturēt viņu un gribam rūpēties. Kā tev šķiet šīs kopienu stāsts, teiksim, gan popes, gan Lielgricavā, es pieņemu, ka tu arī ar kopienu esi sastapies, kas tur dzīvo? Jā, ar tām vietējām kopienām tas stāsts nav tik vienkāršs, jo tas ir ļoti lēns process. Un ātrāk tas notiek tad, ja ir kopīgs kaut kāds mērķis. Piemēram, mēs redzam, ka tāda Alsungas gadījumā šobrīd ir cīņa pret vēja ģeneratoriem. Līdz ar to vietējai kopienai tas ir aktuāli, tad viņi visi saslēdzās, sabloķējās vienam mērķim, vienai idejai. Popes gadījumā mūsu interese bija kultūras mantojums, vietējiem savukārt bija savas sadzīviskās prioritātes. Viņiem mantojums, jā, ir labi, bet mums tomēr vajag gājēju ietvi, apgaismojumu, kanalizāciju, notekūdeņus un tā tālāk. Tas viss ir saprotams. Līdz ar to tad viņi nav tie, kas būs tiešām tādā pilnā jaudā un nāks un gulsies uz ceļu un teiks buldozeram, nejauciet nost, tā noteikti nebūs. Bet, ka mēs rīkojam tādas parka sakopšanas tālkas, jā, atsaucība ir liela, jo vietējiem vēl joprojām ir tas sentiments pret to, ka bērnībā viņi ir skolas laikā to parku kopuši, viņi vecāki tur gājuši skolā ar visādi citādi. Un nav jau tā, ka tiešām mūsu idejām ir ļoti daudz atbalstītāju. Tāpat skola, piemēram, Kungu mājā vēl projām atrodas šī skola un skolotājs. Nav tā, ka mūsu aktivitātes būtu no skolas ļoti, ļoti atbalstītas. Dažkārt pat ir kaut kāda pretestība, jo nezinu, kādēļ viņi varbūt sajūt kādu apdraudējumu, ka mūsu idejas varbūt ir kaut kādā veidā attīstīt šo vietu, ka skola var tikt slēgta vai kā tam līdzīgi, bet tās nav mūsu nekādā veidā mērķis, ne arī iecerē. Mums vairāk interesē, lai šī skola tur ilgstošāk pastāvētu. Un līdz ar to mēs meklējam dažādas risinājumus, kā to nodrošināt. Bet tad mēs jūtam, ka īsti varbūt tiem vietējiem ir katrs vēl saka to savu ideju, savu pusi. Lielgricavā arī, protams, es redzu, ir šāds vietējās kopienas. Šobrīd arī tajā brīdī, kad bija runa par to, ka pirmsskolas izglītības iestāde šeit blakus muižā esošo, ka varētu slēgt vai pārvietot citur, tad arī vietējie, protams, vecāki iebilda tam, un tad tajā brīdī visi bija vienai idejai un mērķim, vāca parakstus un bija ļoti aktīvi. Tā kā tas ir vietējo iedzīvotāju kopienās ir spēks noteikti. Jo man liekas, ka tās perspektīvas arī un tās situācijas droši vien ir ļoti, ļoti dažādas katrā vietā, bet es kaut kā no savas perspektīvas arī ticu un redzu tam, ja vietējās kopienas iedzīvotāji sajūt to, ka šī mantojuma daļa ir arī mana, ka es varu te būt, es varu būt kopā ar saviem draugiem, radiem, kolēģiem, tā ir atvērta vieta arī man, tad iespējams, ka šī atbildības sajūta par to kultūras mantojumu, kas viņam apkārt tepat teritorijā ir, pieaug, vai arī šajās talkās, sakopšanās, vai kā citādi. Bet kā tavuprāt, kas tad ir tie, varbūt tādi efektīvākie rīki vai instrumenti, kā tad tuvināt šo te kultūras mantojumu un to kopienu? Jo šīs divas pozīcijas ir nesaraujamas, jo kopiena dzīvo uz vietas un bieži vien pat apsaimniekotājs vai pārvaldnieks nemaz nav šajā vietā uz vietas un nedzīvo turpat. Kā tev šķiet, kas ir tie efektīvākie? Tu nosauci talka. Kopīga talkošana, kopīga darīšana. Tas pilnīgi noteikti efektīvs būtu, bet salīdzinoši dārgs veids būtu šlāgeru koncerts organizēt, un tad vietējās iedzīvotājs nāktu un plaudētu, un viss būtu jauki un skaisti. Bet mūsu gadījumā, pusgadījumā tas bija cits ceļš, mēs tā neizvēlējāmies. To vienkāršāko mēs skatījāmies pavisam citādāk. Popes muižas teritorijā, tātad plašajā apbūvē, ir bijuši vairāk tūkstoši zemnieku vēsturiski dzīvojuši. Un šo zemnieku pēc taču esam mēs, kas tur dzīvojam šodien.
Un, protams, ir saglabājušies arī vēsturiskie uzvārdi, ko mēs esam pārmantojuši, un vēl joprojām daudz tie ir dzirdami pagastā, kas ir bijuši ierakstīti 18. gadsimta baznīcas grāmatās. Mēs sākam ar to caur šo sentimentālo, šo privāto pieeju, personisko pieeju, attiecīgi ļāvām un palīdzējām izpētīt katram savus dzimtu radu rakstus. Veidojām Popas, Muižas, zemnieku dzimtu tādas konferences un aicinājām speciālistus, vēsturniekus, un tā skaitā arī tādus speciālistus, kas pateiktu, ka šī vieta ir unikāla Latvijas mērogā, ka viņi tai vietējai kopienai pasaka, ka šī nav nekāda pāķu elle, kurā jūs dzīvojat, bet patiesībā Latvijas mērogā kultūras mantojums ļoti, ļoti būtisks un nozīmīgs. Un, protams, tāda autoritāte kā Imants Lansmans spēlē lielu lomu, un viņš atbraucot un pasakot, ka šeit tiešām ir Latvijas mēroga unikālas lietas. Piemēram, Rundāls pils muzejs, veidojoties kā pirmais eksponāts muzejā, bija krāsns no Popas Muižas. Gluži vienkārši. Tāds tilts, tāds ceļš pāriet no Popas uz Rundāli. Ja? Tā kā, un to vietējiem padzirdot, uzzinot, ka patiesībā Popa ir kā tāds pirmais grūdienis muzeja attīstībā, ja? Wow, viņš uzreiz sajūtās, jā, tas ir mans. Līdz ar to, tad, jā, un tas, ko iesāk par šīm dzimtām, tad mēs ar šīm dzimtām ļāvām katram šo identitāti un piederību šai vietai apzināties. Un tie nebija tikai tie, kas dzīvo šobrīd pagastā šajās divstāvu silikāta ķieģeļa mājās, bet tie bija arī tie, kas dzīvo ārpus pagasta kaut kur Ventspilī, Rīgā vai Cik cilvēki apmēram bija iesaistītas? Tie ir daudz vēl joprojām. Es domāju, ka mēs varam rēķināt, man grūti pateikt tajos skaitļos, bet 100 kaut kādu noteikti. Jo to tā grūti izmērīt. Vienā brīdī šobrīd viņam tas neinteresē, bet jaunā paudze, es jūtu, ka vēl joprojām raksta mums un jautā, kā atrast, kur meklēt šo informāciju. Maz bērni izaug lielāki, viņiem rodas apziņa šos dzimtas svētkus, paši ģimenē grib organizēt. Un tad viņi meklē, kur tad šis uzvārds ir izcēlies, kurā vietā Popē, no kuras mājas šis uzvārds ir radies. Un tādā veidā viņi tiešām arī apzina. Un tad mēs 100gadē, vai kad tas bija, taisījām tādu pasākumu Popas Muižas dzimtu svētki. Un tad mēs apzinājām Latvijā sabiedrībā zinām šos Popas pagastu kas ir izcēlušies ar saknēm no Popas. Un lūdzām viņiem iefilmēt īsu video fragmentu, kur viņi iznāk no skapja un pasaka, ka patiešībā manas dzimtas saknes ir no Popas. Un tāda bija mūziķis un komponists Guntars Račs vai TV vaipsipanietis Gavara, aktieris Ivars Kalniņš un daudz citu tādu, ko vietējie pat nenojaut. Redz, ka tas arī ir no mūsējiem. Un tas arī palīdzēja tiem vietējiem apzināties to pašapziņu celt, ka patiesībā būt par to popiņu reāli kruti, nevis būt tur tādam pilnīgi nekur laukos. Visi domā, ka Rīgā tur tie labie foršie. Nē, laukos. Un tu tik krāšņi to izstāstīji. Es domāju, ka ir mirklis, ka mēs varam 1,5 minūti veltīt un apskatīt, kur tad tā Pope atrodas nelielam video. Jā. Lai priekšstats ir par to, par ko mēs šobrīd runājam. Aha. Jā, tā. Jā, to arī kāds vienkārši turistu apmeklētājs ir uzfilmējis šādu video un ievietojas publiski pieejamu. Es tad arī palīdzu ikvienam uzzināt, kur tāda vieta atrodas. Tas ir turista šī iniciatīva bijusi šis video? Man šķiet, ka jā, ka tas bija kāds turismu blogeris vai kas viņi bija veidojis. Un tad viņš ar to filmējis no... Jā. Bet ļoti ainaviski mēs varam redzēt šo plašo apbūvi, kungu māju, baznīcu. Un tas viss tur vienā kalnu virsotnē atrodās apkārt šie visi dakstiņu jumti. Tās ir gan klēts, pārvaldnieku māja, ārsta māja, zirgu skaļa, cūku, kalēja māja, kalpu mājas. Ļoti plaši. Patiesi var arī redzēt, ka viss ir ar jumtiem un tiešām tās apbūves ir pilnībā nojaušanas. Jā, tieši tā. Lieliski. Priekšstats ir arī gūts par vietu, kur tas ir. Robert, es tagad runāju vēl nedaudz tālāk par šo kopienas iesaisti. Vai tev arī šķiet, ka labs rīks ir, piemēram, kā
Es tagad redzu, ka ir arī Vircavas muižas istabas sociālajos tīklos aktīvi darbojas un arī rīko šos notikumus pie sevis. Tie ir arī laikam jauni apsaimniekotāji un var redzēt, ka arī tie cilvēki brauc, tie ir vietējie, kuri nāk uz šiem pasākumiem. Tu esi kādreiz pats tur bijis vai arī tie tomēr ir iebraucēji, kuri sabrauc? Jā, redz, kopš es tagad esmu Piļu muižu asociācijā kā vadītājs, tad man tā sasaista ar visām tām Latvijas piļu muižām ir tāda intensīvāka. Un tad es vēroju un vērtēju, ko tad katrs šajos objektos dara un kādā veidā viņi strādā. Un Vircavas muižas istabas, jā, ir tāds arī gadījums, kur pati kungu māja šajā vietā ir zudusi, vairākos karos gājus bojā, un saglabājušās tikai dažas saimniecības ēkas. Un tā skaitā arī šī ēka, šī kalpu māja šķiet tā bija, kur privāta ģimene tagad ir iemājojusi, un viņi arī piedāvā turismu pakalpojumu. Un, protams, ģimenē ir enerģiska meita, kur mūziķi arī piedāvā dažādas muzikālas performatīvas notikumus, un turisti labprāt brauc un mielojās un dzer kafiju un ēd kūkas un klausās mūziku un stāstus par kultūru vēsturi. Un tie turisti ir dažādi. Un bieži vien ir tā, ka es Lielvircavā pie sevis sagaidu to pašu autobusu, kas tikko ir bijuši, tur, piemēram, pie viņiem muižas istabās. Un tad viņi redz šo salīdzinājumu. Ja muižas istabās viņi to dara tādu avangārdu, ar mūsdienu pieeju to apdzīvošo ēku, tad Lielvircavā mēs atkal mēģinām to kultūrvēsturisko autentiku turēt, kāda ir bijusi 19. gadsimtā. Un tad ir šeit precedenti, to visu var salīdzināt šeit, un tās pieejas arī redzam. Un tādēļ arī šis turisma maršruts veidojās tā, lai redzētu vairāk šos objektus ar dažādību. Nu, tā koncentrācija arī pilī muižām Zemgalē ir tāda, arī savā ziņā blīva. Zemgalē ir īpaši izceļam ar to, ka Jelgavas novadā, piemēram, viena pašvaldībā ir 7 šie objekti, kas ir labi uzturēti, visi ir sakārtot, un katrā ir turisma gids, turisma speciālists, kas rūpējās un vada ekskursijas ikdienā. Un tāpat bez tā ir vairāk 10 arī šie privātie objekti, kas arī ir ļoti labi attīstīti, un mēs Latvijas tādā kultūra ainavā viņus bieži vien dzirdam šos vārdus. Un kā tev šķiet, ja, piemēram, ir šie jaunie apsaimniekotāji, vai arī tie, kuri jau ir kādu laiku saimnieko kultūras mantojumā, ne tikai izceļot šo unikālo kultūra vēsturisko sadaļu, bet meklējot arī jaunus veidus, varbūt unikālus veidus, kā piesaistīt savus viesus, teiksim, dažas muižas kļūst par seriālu vietām. Man liekas, ka man kādu brīdi Paduras muiža asociēsies tikai droši vien ar Pansiepilī. Cits meklē atkal, varbūt ar dabu vairāk saiknē šo korelāciju. Saki, vai ir būtiski, vai mēs varam vienkārši visi piedāvā visi to pašu, vai tomēr ir būtiski atrast to īpašo, kas no vienas puses balstās droši vien kultūra vēsturē, bet varbūt ir kaut kas jaunu radīts, lai tas apmeklētājs nonāktu līdz muižai? Jā, tās funkcijas, tas ir ļoti sarežģīts uzdevums, un tikko burtiski pirms dažām minūtēm es biju Rundāls pils muzejā, mēs ar Zemgales plānošanas reģionu kolēģiem apbraukājām Bauskas novada objektus, un ja Rundāli ir viens gadījums, kas komentārus neprasa, tad pirms tam mēs viesojāmies Svitenes pilī. Un Svitenes pils arī ir tas gadījums, kas ir milzīga ēka, kas šobrīd ir bez funkcijas. Un tajā skola ir beigusi pastāvēt, un tādas mēs objektus vēl varam nosaukt, kā, piemēram, Zaļā muiža ir milzīga šāda pat apbūve, Gaujienas pils, piemēram, Kazdangas pils. Šie ir milzīgie šie objekti, kuros šo funkciju mēs nevaram, piemēram, tādu viesmīlības pakalpojumu kā viesnīcu servisu, un tur ir ļoti grūti izveidot, jo tās telpas ir tik kvadratūrā, tik milzīgas, ka tur tās istabas būs tik neumulīgas, ka viņas prasās to vienu zāli sadalīt 5 daļās, un tad varbūt tur tās istabiņas sanāks labas, bet nekas labs tur nesanāks, jo tas interjers ir jāpielāgo tam. Līdz ar to tad atrast šiem objektiem milzīgiem funkciju ir sarežģīti. Un visus par muzejiem pataisīt nevajag, un tas arī nav iespējams. Un tad es priecājos par tiem objektiem, kas ir tie mazie, kas tiešām pārtrop dažkārt par saurupu mājām vai par tādiem kultūrvēsturiskā mantojuma glabātuvēm. Veiksmīgs objekts, manuprāt, ir šobrīd, tas arī jautājums, cik ilgspējīgs tas ir. Piemēram, apriķus es vienmēr izceļu kā objektu labu. Tur arī skola bija, beidz pastāvēt, un tur ir ļoti apņēmīgas kundzes, un pateicoties tam, kā jau es minēju, ja ir cilvēks, kamēr cilvēks būs, tikmēr šī vieta dzīvos. Un tur šīs kundzes tiešām mērķiecīgi dara šo savu tādu rūķu biznesu, ja? Tur viss ir ar rūķiem par un ap, bet viņiem tas piestāv.
Un viņi Latvijā tādi var būt vienīgie. Ir kaut kādi citi, kas mēģina tur kaut ko kopēt, bet viņiem tas galīgi nesanāk. Bet viņi ir tādi, kas tiešām to nišu prot un var un spēj. Un viņiem nekur nepazūd tas kultūrvēsturiskais mantojums, kas tajā ēkā ir unikāls. Gan krāsnes, gan durvis, gan parketi, gan viss apdarē esošais. Tas laika gaitā tas prasa daudz līdzekļus un laiku. Un kamēr tas viss vēl top līdz tādai perfekcijai, tikmēr tie rūķi tur veiksmīgi to visu apdzīvo. Un cilvēki ir, kam tas patīk un kas tur brauc un uz to naivismu tā arī skatās. Jā, droši vien tās mērķa auditorijas, ja sadalātos. Jā. Protams, es tagad nerekomendēju, ka visās mužās ir jāliek un jāiedzīvina rūķi, pasarg Dievs, bet tas ir viens piemērs Latvijā. Kas tāda? Ir tādi citi vēl gadījumi, kur atkal katrs atrod savu nišas produktu. Piemēram, apgūnas gadījumā viņiem jau ir izstrādāts savs koncepts un viņi iet uz konkrētu tādu piedāvājumu, kas ir svētkiem un dzīves baudīšanai. Ir daudz, kas cenšas viņus kopēt. Jā, mēs redzam daudz. Veiksmīgāk, neveiksmīgāk, bet kopēt. Tās labās lietas, protams, ka cilvēki mēģinās atdarināt, un tas ir bijis laika gaitā vienmēr, bet tāds ir. Jā, tev pašam nav bijusi doma iegādāties muižu? Kādu muižu, teiksim, nav bijusi doma? Jo es vienkārši burtiski vakardien šķirstot kaut kādus tīklu informāciju, redzu, ka Unguru muiža meklē, bet runa ir par dažādām apsaimniekošanas formām. Protams, Unguru muiža meklē nomniekus Cēsu pusē, vai pat arī ir izsludināts, ka Majoru muiža Jūrmalā tiek izsolīta. Piedāvājums īstenībā ir diezgan plašs, un varbūt tev pašam kādreiz ir bijusi doma arī kļūt par saimnieku. Un, ja jā vai nē, tad varbūt ir kaut kādi apsvērumi, jo mēs tā kā pārējām uz to pusi, kas ir šie izaicinājumi. Tas piedāvājums šobrīd šķiet jau ir plašs, un es domāju, ka tuvākajā laikā, ja tiešām īstenosies šī izglītības reforma, kas šobrīd draud ar šo lauku skolu slēgšanu, un nav noslēpums, ka daudz šīs lauku skolas atrodas šajās muižās, kungu mājās, tad vēl jau vairāk pašvaldības gribēs tikt vaļā no šiem objektiem, un tas tirgus būs vēl plašāks ar šiem piedāvājumiem. Manā gadījumā ir tā, ka šobrīd es izbaudu iespēju būt šeit Lielvircavā. Dažkārt arī tiešām tā baudot šo dzīvi šeit un saprotot, ko tas nozīmē, un redzu tās apsaimniekošanas izmaksas, ko tas prasa, un cik ir liela atdeve no šī turisma, kāda ir tā ieņēmuma proporcija pret izdevumiem. Tas, protams, ir ļoti skaudri, bet bez pašvaldības atbalsta tas nebūtu iespējams. Līdz ar to, protams, ja šis būtu privāts objekts, tad, protams, te varētu domāt par viesmīlības pakalpojumiem, kaut kādiem un ēdināšanas pakalpojumiem un citu veidu servisu, kā to nodrošināt, bet tas būtu baigi liels izaicinājums manā gadījumā. Un šobrīd gribu vēl dzīvot tādu nesauksim to par laiskumu, bet par dzīves dinamiskumu, kur es neesmu piesiets vienai vietai, vienam objektam pagaidām. Tādā veidā tas ir norealizējies Piļu muižu asociācijā, jo tu neesi vienā vietā, bet toties pārdzi šo lauku. Un ja skata no, teiksim, Piļu muižu asociācijas perspektīvas, un tā, varbūt tu jau šai posmā esi vairāk vai mazāk, teiksim tā, vairāk izkristalizējis. Kas tad šobrīd vēl ir tie neatrisinātie jautājumi? Varbūt tas ir saistīts ar likumdošanu, vai tas ir saistīts ar kaut kādām iestāžu kopīgajām sadarbībām, kas kopumā kavē muižu darbības attīstību. Šeit mēs varam varbūt nodalīt, jo, teiksim, ir īpašnieki, kuri iegādājas šo muižu mantojumu, un tad viņi risina jautājumus saiknē gan ar vietējo kopienu, gan ar pašvaldību, gan ar visiem saistošiem noteikumiem un tam līdzīgi. Bet no otras puses arī apsaimniekotāji, kuri vienkārši apsaimnieko ēku. Droši vien esi par to arī domājis arī popes sakarā, esi sastapies ar šo. Varbūt ir kaut kādi robi vai neatrisinātais, kas būtu, teiksim tā, likumdošanā vai kādos citos normatīvajos aktos jārisina vai jāpievērš uzmanība, kas tālāk palīdzētu tomēr šos īpašumus apsaimniekot. Jā. Šobrīd mēs arī bijām no Piļu muižu asociācijas piedāvājuši kultūras ministrijai tādu aicinājumu sūtījām izveidot konsultatīvo padomu mantojuma nozarē, jo kultūras mantojuma nozare ir vienīgā nozare, kurā nav šādas konsultatīvās padomas. Visās mēs zinām. Ko šī padoma? Mēs saņēmām atbildi no ministrijas. Ministrija saka, ka tāda izvairīga bija šī atbildi, un viņi vairāk tā kā uz
Nacionālo kultūras mantojuma pārvalde šo novirzīja, lai viņi šo veido. Un tad mēs arī saskārāmies vēl joprojām ar to situāciju, ka daudzām vietām svarīga ir šī attīstības koncepcija. Un šobrīd arī vēl ir iestrēgusi un nav izstrādāta līdz galam arī šī kultūras mantojuma pārvaldes attīstības stratēģija. Bet tas kopējo darbu, protams, nebremzē un nekavē vēl, bet daudzi objekti arī no tā ir atkarīgi, jo viņa izstrādās savu attīstības stratēģiju. Un Svitenes gadījumā, ko pieminētajā jau tur arī ir pašvaldība ieguldījusi lielu finansējumu tiešām šī attīstības stratēģijas izstrādē. Un tad daudzas no šīm pilīm un muižām ir tādas, kas to vēl gaida, lai saprastu, ko tad īsti darīt. Un Popes muižas gadījumā arī ir tas pats gadījums, ka jau 3 gadus pašvaldība soli izstrādāt, bet to vēl nav izdarījusi. Un tad mēs, iespējams, ar biedrību nāksim palīgā, tad beidzot, tad liekam galvas kopā un izdaram to. Jā, stratēģiju jau veido pēc noteiktiem formām, kad ir iesaistītas vairākas iesaistītās puses, jau nav viena darbs. Un tad arī tie piedāvājumi tajā attīstībā var būt dažādi. Ja Popes muižas gadījumā mēs redzam, ka šīs ēkas ir daudz un pašvaldība pati nav ieinteresēta un netiek ar to galā, tad ir šie dažādi atsavināšanas ceļi vai kaut kādi publiskās privātās partnerības darījuma veidi, tāda sadarbības modeļi, ka var tiešām veidot kaut kādu attīstošu ceļu šim visam. Bet neviens šobrīd nav gatavs to veidot. Un arī tā skaitā, piemēram, mēs redzam tās vietas, arī Popes gadījumā grasās attīstīt šo vēju parku biznesu, un šie investori ienāk ar lielām naudām šobrīd iekšā šajās teritorijās. Un pašvaldībai būtu iespēja prasīt par to pretī it kā tādu sadarbību. Mēs jums atvēlam to iespēju šeit būvēt šos vēja parkus, bet jūs kaut kādu procentu no tā ieguldat, piemēram, vai izglītības sistēmas sakārtošanā vai kultūras mantojumā. Citvietā Eiropā tas notiek ļoti praktiski, un tas tiešām strādā. Latvijā līdz tam vēl ir tāls ceļš ejams. Un otra lieta arī ir nodot atsavināšanā vai kaut kāda veida sadarbības formas, slēgt šos līgumus, ka, piemēram, uz 1 eiro principu nodod atlīdzībā šo īpašumu apsaimniekot. Ja? Šādi gadījumi ir minami vairāk Latvijā, un tāds redzamākais no tiem ir Cēsu novadā Ruckas muiža, kur pašvaldība publiskam sektoram izsola uz konkrētu termiņu, uz konkrētiem noteikumiem šo objektu apsaimniekošanā. Arī Unguru muiža bija kapitāla sabiedrībai šķiet, un tur tas gadījums šobrīd ir apstājies, bet tie ir tie veidi, kā arī var ar to strādāt, bet ir pašvaldības, kas par to nedomā un netaisās domāt. Bet, ja runā par šo te, tu minēji publiskās un privātās partnerības sadaļu, no manas perspektīvas es redzu, ka šī vispār nav attīstīta, diemžēl, tās milzīgas resursa joma, kura šobrīd, diemžēl, nav attīstīta. Bet es pieņemu, Latvijā. ka tas... Jā, Latvijā. Nevis tāpēc, ka kāds to vienkārši negribētu vai liktu kaut kādus šķēršļus, bet iespējams, ka nav tā augsne sagatavota tāda, kas būtu abām pusēm saprotama un vienkārša. Visticamāk, ka tur ir ļoti daudz dažādu šķēršļu, kas attopas pie tā, ka, labāk tad varbūt nevajag. Jo pieņemsim, ja runā arī par īpašumiem, kur ir vairāki pārvaldītāji, tas muižas komplekss ir milzīgs, un vienā vietā varbūt, skola, otrā vietā varbūt stallis, kurā saimnieko kafejnīca, vai tur smēde, kurā strādā kalējs, kas ir amata meistars. Kā šo visu vienkārši samiksēt kopā, jo vienkāršāk ir tad, ja ir viens pārvaldītājs, protams, bet ja šeit ir vairāki saimnieki un varbūt pat ir bezsaimnieku māja kāda, kurai vispār nav nekādu īpašumu tiesību un joprojām ir procesā šis jautājums. Vai tā publiskās un privātās partnerības joma, kā tu to Latvijā redzi, kāpēc tā stagnē? Latvijā mēs zinām tos gadījumus, kur tas strādā, ir ceļbūvē šķiet. Pārsvarā ir šie gadījumi bijuši. Cik tas ir veiksmīgi, to es nemāku komentēt, bet ir dzirdēt, ka tādi ir realizēti. Tādā kultūra vēsturiskā mantojuma aspektā tas, ka ir vairāki īpašnieki, piemēram, abūvē ir 4 ēkas un katrai ēkai ir savs īpašnieks, ja šie īpašnieki katrs dara mērķiecīgi attīstošu darbu, tad tas strādā ideāli. Bet ja kāds no tiem tomēr bremzē, tad tur tas viss kopā buksē. Un jā, mēs varam redzēt, ka ir tādas atsevišķas teritorijas, piemēram, Kabilas muiža varam minēt kā piemēru, kur ir vairāk šīs ēkas, tie abūves teritorijā, dažādi saimnieki.
Un tad tādēļ tur arī ir krustu šķērs šie žogi sabūvēti, norobežot šīs sētas, ka tie objekti kaut kas ir pieejams, kaut kas nav pieejams, un tur turistam nav saprotams vispār, kur tur drīkst iet, kur nedrīkst iet, kāda ēka ir degradēta, kāda ir attīstīta, bet patiesībā tas jau vēsturiski ir bijis kā viena liela tāda kopīga saimniecība. Un tajā brīdī, kad mēs redzam, ka ir tie saimnieki ar dažādām izpratnēm, tad tas vairs nestrādā. Bet ir arī labie piemēri noteikti. Tagad grūti man uzreiz tā pateikt, bet ir noteikti. Tas, ko šobrīd es esmu pagūs pagājušā vasarā apceļot Kurzemi jau sen un Zemgali jau vēl vairāk, un arī Vidzemē paspēju ielūkoties šajos objektos, bet Latgala man šobrīd ir tāds melnais plankums, kurā es esmu bijis maz. Tad man ir nākamā šī vasara, man ir tiešām plānā ļoti intensīvi Latgali iepazīt, jo man par Latgali radies tāds priekšstats, ka Latgales gadījumā, tas ir gan no publiskajiem šiem tirgiem, kur tirgo kaut kāds antikvārs mēbeles vai arī šos objektus, ka Latgale ir vēl neiztīrīta tādā ziņā, ka ir šīs senās ēkas, šie objekti, šī etnogrāfija saglabājusies, un tā vēl nav izsaimniekota. Jā, man tieši bija tas nākamais tieši arī tāds reģionālā virzienā vērsts tas jautājums, jo ir sajūta, ka, teiksim, citos reģionos diezgan aktīvi jaunie saimnieki iepērk šos mantojuma vietas un sāk vai nu apsaimniekot, vai nu vienkārši ņem nomā un saimnieko. Tad pie mums nedaudz tāda sajūta, ka šis process kavējas. Dažādi iespējams apstākļi un apsvērumi, bet tad, kad tu būsi devies šovasar tūrē pa Latgali un būsi aprunājies ar saimniekiem un apsaimniekotājiem, tad visticamāk tu varēsi varbūt precīzāk nodefinēt, vai tev šķiet, ka ir kaut kādas atšķirības kultūras mantojuma pieejās vai apsaimniekošanās vai tendencēs reģionālā līmenī. Jā, šobrīd man jau ir tas priekšstats veidojies no tā publiski pieejamās informācijas un no vērojumiem kaut kādiem, ka šī atšķirība ir. Tas nav noteikti ne tikai tādā kultūras mantojumā, bet arī kultūrā kā tādā kultūras patēriņā. Mēs redzam arī šo atšķirību, kāda ir dinamiska, piemēram, pretstatā Kurzemē un Latgalē, ja kāds ir pieprasījums. Tā līdzīgi droši vien arī ar kultūras mantojumu. Kādā ziņā tu to domā? Teiksim, ar piemēru kaut kā varbūt. Piemēram, tādā koncerta repertuāra izpildījumā. Man iepriekšējā darba pieredze ir, piemēram, jā, kultūras noteikumā. Man iepriekšējā darba pieredze vienkārši ir Ventspilī Kurzemes filharmonijā koncertzālē strādājot, un tad mēs kā reģionālās koncertzāles, piemēram, Rēzeknes koncertzāle arī, tad mēs redzam, ir pasākumi, kas Latgalē strādā ļoti labi, šie notikumi, koncerti un pasākumi, tur viss biļets būs pārdots. Ventspilī nestrādā. Vai gluži otrādi, Ventspils gadījumā kaut kas būs tiešām pārdots, bet Latgalē tas nestrādās. Un tas ir tāds veiksmīgs rādītājs, ka tiešām rāda, ka mazajā Latvijā mēs esam tik dažādi. Protams, ka tur ir gan vēsturiskās saknes, ko mēs skatām. Ja ir runā par muižām, tad šis vācu mantojums un arī poļu muižkungu mantojums, tas jau pamatos kaut kur ir arī kultūra atšķirības. Bet tas ir ļoti, tas ir apsveicami, ka mēs esam dažādi un tās pieejas droši vien arī strādā ar auditoriju vienā vai otrā vietā noteikti atšķirsies. Nē, tas arī noteikti, ko es pamanu šobrīd no biedru vidus, ka Latgalē noteikti kāds no cilvēkiem par savu objektu cīnīsies līdz galam un pēdējo centu dabūs no kāda fonda laukā, lai tiešām to objektu sakārtot. Kurzemē varbūt būs tāda ne tikai neatlaidīga, viņi domās, tad nākamreiz kaut kā. Tā kā tā atšķirība arī tajā mūsu temperamentā raksturojama arī. Tu tomēr domā, ka mēs esam krampīgāki, ja neatlaidīgāki. Protams, to nevar vispārināt, bet šobrīd tāds novērojums ir, jā. Jā, Klau, bet mums arī es gan neminēju, ka tātad par cik tā ir tiešsaiste, tad tik viens ir gaidīts, gan komentārs, gan jautājums, un daži jautājumi te ir iebiruši. Un šeit ir akcentēts tas, ka šeit ir viens no komentāriem, ka daudzas muižas ir kūtras, izmantojot savu muižkungu dzimtu stāstus. Tas varbūt ir kontekstā ar to, ko tu stāstīji, cik ļoti veiksmīgi jūs šo dzimtu stāstus integrējāt Popes muižas, teiksim tā, mantojuma saglabāšanā. Šeit ir runa vairāk, ka maz tiek integrēts tieši muižu ekspozīcijās un pasākumos.
un ka tā ir tā joma, ar ko var piesaistīt turistus, bet ka tas netiek izmantots. Un te, rekur vēl arī tāds piemērs tiek minēts, ka lieliski, ka to veids Stāmerienes pils darbinieces, piemēram. Jā. Tas drīzāk varbūt tas tā kā komentārs. Tas varbūt būtu skaidrojams ar to, ka tīri nezināšana un informācijas trūkums. Jo bieži vien ir kādi objekti, kur vēsture vēl nav pētīta un apzināta, un līdz ar to tad viņi nevar par to neko plaši pastāstīt, pavēstīt. Un es zinu, šobrīd ir daži objekti, kas arī ir jaunie saimnieki ir iegādājušies to, un vēl par vēsturi neko nezinu, un tad šobrīd vēsturnieki ir piesaistīti, kas šobrīd arhīvos strādā un meklē plašāku informāciju, lai tiešām veidot šo vēsturisko stāstu par to, kā tad dzīvoja tolaik. Ne tikai par mūsdienām, padomlaika periodu, vai arī pat padomlaika periods dažkārt nav zinām, jau daudz no lietām ir pazuduši jau mūsu tādā informācijas laukā, vairs par to nerunājam. Un iespējams, ka tas ar to ir saistīts, bet jā, es arī to dažkārt esmu uzsvērs, ka caur tiem vēsturiskiem stāstiem mēs varam to mūsdienās pagriezt kaut kā izdevīgi arī tam turistam. Un tādēļ mums asociācijas ikgadējas pasākums, ko mēs rīkojam, ir šīs leģendu naktis oktobra beigās, un tad arī mēs katru reizi domājam šo tēmu, un tad mēs mudinām arī domāt caur to vēsturisko aspektu, kā piesaistīt un runāt un aktualizēt to. Jā. Un iespējams arī nedaudz ar leģendu pieaudzēt klāt. Jā, jo tur nevajag obligāti runāt par to dzimtu, kā viņi ir dzīvojuši un ko viņi darījuši, bet bieži vien šajās dzimtas stāstos ir viens tāds atslēga vārds, ko viņi, piemēram, ir kādu literatūru lasījuši vai kādu viesi pie viņiem ir bijuši vai ko viņi ir ēduši. Un no tā mēs šo mārketingu varam uzburt un runāt par to par un ap. Jā, un arī īstenībā tam pat faktiski varbūt nav jābūt tādam milzīgam vēsturiskam pētījumam. Tas var būt pat viens priekšmets, kas ir autentisks, ar skaidru izcelsmi un ar avotiem, un ap to var arī tapt stāsts. Jā, un tas, ko es arī cenšos vairāk, lai cilvēki šajos muižās un objektos runā par šiem oriģināliem priekšmetiem, kas ir nākuši no muižām, jo bieži vien tie ir neapzināti vai kaut kur kādos šķūnīšos vēl glabājās kādi krēsli, kādas, tur kaut vai glāze, vāze vai vitrīna. Un, jā, no muižas laikam ir bijusi, bet paskaties, varbūt, ka tomēr kādā vēsturiskā fotogrāfijā tā vēl ir samanāma, ka viņa tiešām interjerā konkrētā telpā ir atradusies. Un tad jau stāsts sanāk pavisam trekns. Mums tādā ziņā ir labs viens piemērs. Mēs esam, jāsaka, laikam pie vienīgā unikālā tāda priekšmeta tikuši, pateicoties kādai vietējai iedzīvotājai, kura kā mantojumu no savas vecmammas ir mantojusi kādreizējo muižkundzes veļas kreklu. Un viņa kā lielu dārgumu viņa bija mums atnesusi parādīt. Protams, runājot par to, ka tev ir jāsaprot, vai tā izcelsme un vai tas stāsts, vai tas ir tikai nostāsts vai leģenda, mēs arī mēģinājām arī pārbaudīt, vedām uz ekspertīzi, un patiesi par cik muižai ir tāda ļoti starptautiska dimensija. Muižkungi ir dzīvojuši Itālijā, un tur ir Venēcijas mežģīnes tajā veļas kreklā, tad tas liek, saliekot kopā gan to materiālu, gan to izstrādājumu, liek ticēt, ka tā tas ir noticis, un mums tas bija liels pagodinājums, ka tiešām vietējās kopienas iedzīvotāji uzticēja mums to eksponēt un rādīt. Protams, visticamāk, ka viņa bildēs nekur nevarētu varbūt nojaust šo veļas kreklu. Tas droši vien vēl nebija tas sociālo tīklu laiks, kad šī izrādīšanās rādīja. Jā, bet tas vien šķiet ļoti patīkami, ka tā ir tāda savas uzticības kredīts arī no vietējā iedzīvotāja. Un šis priekšmets nekādā vērtē nav nekādā izsolē pārdodams par lielu naudu. Viņš to vērtību iegūst tikai šajā vietā, šajā muižā ar šo stāstu. Kur muzejā kādā tur nesaistītā, viņš vairs nebūs tik vērtīgs. Un tādēļ, jebkura pat konfekšu papīrs kāds vai kāda pilnīgi vismaznozīmīgākā lieta var pārtapt milzīgā stāstā un radīt to pievienoto vērtību šim objektam, pavisam jau citu. Noteikti. Un saki, lūdzu, ja teiksim, mēs virzam to sarunu, jāsaka tā 10 minūtes ir tikai palikušas no šīs sarunas, tomēr par to sākotnēji uzstādīto jautājumu, tad muižas lauku teritorijās resurss un vai izaicinājums, kur tu liktu šo zīmi resurss un izaicinājums?
resurss vai tomēr izaicinājums? Noteikti abi kopā tas ir resurss, neapšaubāmi, bet līdz ar to tas arī ir izaicinājums šo resursu izmantot mērķiecīgi un pareizi, jo tas nav vienkārši. Vai tu, piemēram, esi kaut kur ārvalstīs, piedod, ka pārtraucu, resurss un izaicinājums sadzirdēju, varbūt tev ir no saviem, teiksim, šiem te ceļojumiem ir kāda, valsts vai ir kāds piemērs kultūras mantojuma objektam, kur tu teiktu, ka jā, šis ir piemērs, no kura var mācīties arī ārpus Latvijas? Noteikti. Skandināvija ir šis priekšgājējs mums, un to mēs varam redzēt. Bet tas, ar ko Latvija ir unikāla šobrīd, tas, ka visa Eiropa, Rietuma Eiropa ir restaurēta. Šajā mūsu padomu laika mantojuma izpratnē, padomu laika perioda izpratnē, viņi tiešām Eiropai gāja pāri ļoti daudz profesionāli restaurātori, kamēr Latvija vienkārši tajā visā vēl dusēja, un skolas šajos objektos atradās. Un daudz no mums Latvijā šie objekti ir bez restaurācijas, viņi nav sabojāti. Un viņiem ir šī pirmatnējā substance vēl neskarta. Un tas ir tas, ko mēs varam pārdot kā resursu Eiropai, jo Eiropā šobrīd cilvēki ir noguruši. Viņiem šīs karstās vasaras viņus spiež aizbraukt kaut kur citur, viņi meklē klusumu, dabu un neskartu teritoriju. Un tas ir resurs, ko mēs šobrīd varam piedāvāt Latvijas laukos. Un tās noteikti nav šīs modernās stiklotās būves, bet dažkārt tie noteikti arī šie kultūrvēsturiskie objekti. Jo nav noslēpums, ka šie vēsturiskie objekti ir bijuši ar Eiropas līmeņa kultūru un gaumu šajā veidot vēsturiski. Šī arhitektūra un interjers, kas ir saglabājušies, protams, tie ir ar milzīgu sūnu kārtu, kas ir jāatjauno, bet tas ir. Un šie objekti ir tiešām tā daudz neskarti, un es domāju, ka tas ir tiešām mūsu resurss, ka jaunie Rietuma Eiropas kaut kādi nākamās paudzes to arvien vairāk novērtēs un spēs saglabāt un pielāgot mūsdienu vajadzībām. Jo, ja mēs latvieši bēgam no augstuma un meklējam Sicīlijas piekrastē kādu sev kotedžu mazu pa lētu naudu, ko arī daudz īsteno un atrod, bet viņi savukārt bēg no šī karstuma, lai veldzētos tādā mērenā joslā pie mums. Protams, odi un sisiņi naktī viņus neļaus viņiem rāmi gulēt, bet pie tā pieder. Jā, tas pie vietas un pie lietas piederās. Mēs pat ar kolēģiem pagājušajā rudenī bijām arī Vācijas piļu un muižu Meklenburgas Vorpommernes pie asociācijas ciemos. Vai tev ir arī kā piļu muižu, Latvijas piļu muižu asociācijas prezidentam ir kaut kādas sadarbības? Kādreiz šī sadarbība bija ar Igaunijas un Lietuvas piļu muižu asociācijām, kad bija kopīgs Baltijas apceļošanas notikums. Bet es zinu arī, ka ļoti aktīvi arī Vācijas puse, teiksim, sadarbojas arī ar Latviju, ņemot vērā vācu šo te muižkungu mantojumu Latvijā. Vai tev ir šīs sadarbības, vai tu turi rūpi par šīm sadarbībām un saredzi kaut kādas nākamās sadarbības tādā, plašākā mērogā, ko mēs varam šeit darīt? Ir sadarbība noteikti, jo vēl joprojām viņiem ir šiem vācu-baltiešiem šis sentiments uz šo Baltijas raugoties, un viņi vēl joprojām šo senču mantojumu atzīst un vēlas saglabāt. Un Lielvircavas muižas gadījums ir konkrēts piemērs tam, ka šis Pēters Funk Lopmans, barons, ir uzticējis šobrīd pašvaldībā uz 25 gadiem šo savu dzimtes mantojumu. Vairāk kā 400 šīs oriģinālās mēbeles ir atvedis uz Latviju, un šajā vēsturiskajā dzimtes kungu mājā to visu ir izvietojis. Un vēl pagājušā gada rudenī mēs atklājām Lielvircavai grāmatu veltīt, un tad arī barons bija ciemos ar savu dēlu. Un dēlam es gluži vienkārši uzjautāju. Viņš man vienaudzis ir, un es viņam prasu, vai tev tas viss interesē un rūp, un kādu to vērtē. Viņš saka, ka viņam to nevajag. Viņš ir priecīgs par to, ka tas nonācis Latvijā, jo patiesībā tas ir milzīgs apgrūtinājums viņiem šis dzimtes mantojums par to rūpēties un domāt un Vācijā nolikt, tev apmaksāt, kur to visu glabāt. Bet šobrīd viņš bija priecīgs par to, ka savā tēva acīs redz šo spulgumu par to, ka tas viss ir nonācis drošās, gādīgās rokās, ka pašvaldība par to rūpējās gādā un popularizē. Un šis dzimtes stāsts turpinās un tādā veidā iet tautā, un neviens par to nevīpsnā, bet tiešām lepojās. Jā, tas ir tiešām gadījums, manuprāt. Jā, Latvijā, un kā arī Landsmeņkungs atzina, ka droši vien šis ir tāds fenomens, jo tādu vairāk nav apzināti Latvijā šo dzimtes mantojuma kolekcijas. Šis ir tāds viens no pēdējiem drīzāk.
Bet, protams, līdz ar to man arī brauc ekskursijās šeit, es uzņēmušos viņa radus, draugus, paziņas arī, ka šajos dažādos Vācu baltu fondos darbojās. Tā skaitā arī Kurzemes bruņniecības fonds bija atbraucis ciemos prezidents ar saviem kolēģiem. Un viņi arī uz to visu skatās kā uz tādu resursu un brīno savā ziņā šo visu. Un, jā, tas visiem vēl joprojām viņiem saistoši un interesējoši. Un viņi ir gatavi arī palīdzēt gan finansiāli, gan, ja ne tikai finansiāli, tad arī tīri ar informāciju. Un vai teiksim, šī apceļošanas akcija, kas bija Baltijas mērogā, kā tev šķiet, vai Piļu muižu asociācija turpinās šīs sadarbības un veidos kopīgu akciju, vai tas tomēr ir izaicinājums no sadarbības viedokļa, ka tur ir daudz dažādi koordinēšanas apsvērumi, kāpēc to darīt vai nedarīt. Jo iespējams, ka, piemēram, tādam ceļotājam, vai tas būtu no Vācijas vai kaut kur citur, no citas vietas, viņam iespējams būtu koncentrētā veidā vieglāk ieraudzīt bildi, uz kurien viņš varētu doties, lai kaut vai izsekotu varbūt vācu dzimtas vai poļu dzimtas saknēm, ja būtu tāda aina. Sapratu, jā. Par šo mēs domājam ļoti intensīvi, un šobrīd kā reiz mēs esam jau pagājušā gada izskaņā iesniedzām Vācijas vienu sadarbības projektu, kurā mēs esam kā sadarbības partneris, ka tiks izstrādāts Baltijas muižu apceļošanas tāds tīkls, jeb šis ceļš, Baltijas ceļš, savā ziņā to varētu saukt, apkārt Baltijas jūras reģionam esošās šīs muižas pili. Šis projekts tiek virzīts jau otro reizi. Pirmajā reizē tas bija šķiet Covid laikā, tad viņš neguva atbalstu, bet tagad mēģinām vēlreiz, to uzlabojām, un tad redzēsim, kā tas izdosies. Otra veida sadarbība mums šobrīd notiek ar Lietuvu un Igauniju, ar šīm Piļu muižu asociācijām, kur par koka muižām mēs domājam. Ir viens projekts iesniegts, ka aktualizē tieši šīs koka apbūves. Latvijā tās ir maz saglabājušās, bet tādas ir. Unguru muiža, protams, ir no tādiem redzamākiem piemēriem. Ir vēl citas pilsētu apbūvē, protams, ir novērots arī šīs koka apbūves, bet tādā lauka teritorijā lielākoties tās jau ir zudušas. Un tādēļ par šo vairāk runāt un kā tās saglabāt un aktualizēt un tā tālāk. Jāskatā, lai šīs ieceres un idejas īstenojas. Un, kā tev šķiet, par to statistiku, ko mēs būtībā redzam, kad apskatām Nacionālās mantojuma pārvaldes datu bāzi no šīm muižām, kas ir apmēram 251 muižas apbūve tiek datēta kā valsts nozīmes apbūve. Tad arī skatoties vēl arī uz pētnieka Mašnovska tātad pētījumiem un vadoties viņa aprēķinos, ka apmēram tikai 4-5% no visām šīm te apbūvēm ir vispār sakoptas, apskatāmas, pieejamas. Kā tev šķiet šī tendence varētu tomēr tas procents tikt tuvākajā nākotnē uzlabots un ir tāda perspektīva tendence, vai tev šķiet, ka mēs tā kā stāvam uz vietas, vai šobrīd pavisam ir sarežģīts laiks? Teiksim, godīgi, mūsu kontekstā, mūsu reģiona kontekstā ir arī karš savu lielu lomu Pilnīgi noteikti, jo, ja mēs arī runājam ar turistiem, tad ir daļa cilvēku, kuri pat par to satraucās, nerunājot jau par īpašuma iegādi vai apsaimniekošanu uz, teiksim, tuvākā kaimiņa pusi. Ja? Kā tev šķiet, vai šī tendence tomēr, ka cilvēki, viņi turpinās doties uz laukiem un pirks šos Kopumā tā situācija, šie procenti izklausās tādas skaudri, bet patiesībā tas blīvums Latvijā, cik mums ir ļoti liels, pie tā mēs esam ļoti veiksmīgi tādā ziņā to visu spējuši noturēt, jo tādu kritisku gadījumu ir ļoti maz. Ir tādu, skaļākais, protams, ir Kautsmīnas gadījums, bet kopumā mēs redzam, ka tomēr tie objekti vēl ir. Jo tas blīvums ir nesamērīgi liels tiešām uz to mūsu iedzīvotāju skaitu kaut vai, ņemot vērā. Bet mēs esam spējuši kaut kādā veidā to noturēt, kaut cik tādā cienījamā līmenī, jo daudz no objektiem tiešām jau ir tādi ļoti, ļoti veiksmīgi attīstīti. Un tādēļ man liekas, ka tā tendence ar laiku tiešām varbūt nebūs tā, ka tie objekti tiks autentiski atjaunot tādi, kā tie bijuši vēsturē, bet tie iegūs kaut kādu jaunu funkciju un līdz ar to tiks moderni, kaut kāda laikmatīga arhitektūra papildināta. Bet tas arī ir. Vismaz iekonservēt. Jā. Tieši Nebrūkt tālāk.
Tā kā, jā, tas, ko minēja arī šis kara aspekts, tas, protams, ir šobrīd tāds draudz un daudziem lieliem investoriem no Eiropas vidienas ir atturošais moments šeit kaut ko investēt un attīstīt, bet tas ir bijis vienmēr. Jā, ar cerību skatu raugoties nākotnē, teikšu tev paldies par sarunu. Paldies, varbūt tev ir arī ieteikums, vai arī tu, teiksim, no savas puses varētu arī ieteikt kādu objektu vai šeit, vai pēc tam komentārā, jo mēs turpināsim podcastu sarunas ar muižu apsaimniekotājiem, pārvaldniekiem, ar tiem, kuri varbūt plāno iegādāties šo īpašumu, vai arī no, teiksim, mantojuma puses un mantojuma speciālistus. Tā kā tu vari arī droši ieteikt, ar kuru saimnieku tālāk vajadzētu parunāties arī kādā no nākamajiem podkāstiem. Bet vēl atgādināšu, ka šodien tikos ar Robertu Grimbergu, Latvijas Piļu un muižu asociācijas prezidentu, ar Popes un Lielvircavas muižu attīstības virzītāju. Un paldies tev vēlreiz. Un šodien runājām par to, vai muižas ir Latvijas laukos potenciāls vai izaicinājums. Visticamāk, ka tie ir abi divi, tā kā Roberts minēja. Un rosinot šīs tēmas uz priekšu un rosinot domāt par to, ka katrs mēs esam kultūras mantojuma daļa, lai vai kurā vietā mēs atrodamies. Un tas ir mūsu lepnums un mūsu kaut kādas saknes, uz kurām mēs varam stipri balstīties. Un ja mēs iesaistamies vēl šī kultūras mantojuma virzībā vai attīstībā vai vienkārši aizbraucam uz šīm vietām, tad mēs jau esam aktīvā daļa šī mantojuma saglabāšanā. Man nebija ilgi jādomā par to, ko ieteikt, un tad es varētu ieteikt Lūznavas muižu sivetu. Es varētu pastāstīt par savu pieredzi un to, kā Lūznavu attīstīt tiešām līdz tādam ideālam. Jā, droši vien, ka tad mēs viens pret viens kaut kādā konkrētā formātā varētu aprunāties. Bet, jā, paldies tev arī, Robert, par šo komentāru. Paldies. Un uz tikšanos nākamreiz. Paldies Paldies komentētājiem arī. Paldies.